Pēdējais laiks pārpiķēt šito nabadziņu. Kāds ir iesējis pārāk daudz sēkliņas vienā podiņā. Kad tas ir sēs? 27. februārī. Patīk vispirms kārtīgi saliet. Kad ūdens iesūcies, tad viegli saspiežam podiņu un izņemam baziliku ārā. Mēģināsim atdalīt. Es domāju, dalīt lielos gabalos. Neķēpāties. Gan jau, ka jaunajos podiņos viņiem vietas pietiks. Gan šādi atdalīt. Tādos čupiņās. Tā kā viņa izspīdzēšanas saknes jau ir diezgan garas, tad es daru tā, ka ielieku šāp no podiņā baziliku un tad piedaru klāt zemi apkārt. Kārtīgi salaist. Un nelieku atpakaļ zem lampām sākumā. Tādi gaužām nošlipuši viņi izskatās pašā sākumā. Un tad es jums parādīšu, kā izskatīsies pēc jau nedēļas. Nofrizēju arī puģzirņus. Man tā patīk darīt, tad viņi sazarojās vairāk. Bišķiņ šoreiz pa garu izaudzēju viņus pirms griešanas, bet jā, izvēlējos nogriezt. Kā man gāja ar griešanu, var redzēt šeit. Apgriežas parasti bez žēlastības, tiešām. Šoreiz gan, kā es jau teicu, izauga diezgan gari viņi pirms es ķēros klāt apgriešanai. Bet, pirmoreiz, kas to darīja, man bija žēl, bet vairāk ne. Esmu jau pieradusi, ka es apgriežu viņus parasti. Iesēju arī salviju šogad pirmo reizi, un izskatās, ka tā arī būs jau drīz jāpiķē. Kā podiņš pietiekami liels, bet man nepatīk, ka viņi lieli izaug un tās saknes viņiem sapiņķrējas. Parastā uzpirkstīta ir pilnīgi absolūti neregulāro dīkšanu meistari. Kā jūs redzat, ir pavisam maziņi vēl, un ir arī tādi palieli. Šo es pirmo reizi iesēju sīdsneilā, nezinu pat latvisko nosaukumu, rullītī. Pirmo reizi arī iesēju Meksikas rudzupuķi un parasto ozolīti. Izdīga viena. Šeit gan vairāk. Es domāju, ka es ļaušu vēl viņām paaugties, pirms es viņas pārpiķēju. Šeit pirmo reizi mūžā iesēju verbēnu un pelargoniju no sēkliņām. Dihondru biju jau sējusi pagājuši gadu.
Bet šogad arī no 5 sēklām 2 ir uzaugušas, un puravi būtu jāizpiķē, lai labāk aug. Un pats pēdējais ir uzmini, tas ir rabarbers. Jā, tieši tā, rabarbers no sēkliņas. Mans ilggadīgais rabarbers pagājušo vasar nobeidzās, tāpēc izdomāju iesēt no sēkliņas rabarberu. Arī tas būtu jāizpiķē, tā kā darba daudz. Šinī te trauciņā iesēju laimiņu. Tā bija ļoti veca sēkla. Un es domāju, ka nekas tur neizdīgs, bet izdīga man laimiņš. Arī tas būtu jāpārstāda kaut kur citur. Un šeit jau saku, kādas mušiņas dzīvot. Tā, augstu nav tāda baiga labā. Kaut kas bija palicis pāri, tajā iesēju un izauga. Tas pats stāsts man pagājušajā gadā bija ar tomātiem, kuriem sen bija beidzies derīguma termiņš un saslaucīju zemi no galda pārpalikums vienkārši cepumu traukā, deniša buterkukī trauciņā, tajā metāla un iebēru tur to visu paciņu, domāju, 2 izdīgas būs ļoti labi un izdīga pilnīgi visi 100. Palodzēm jau man te visu kaut ko var atrast. Mēneša zemenes, viena šķirna vispār neizdīga, no vienas izdīgām 4-5, cik tur ir. Bet jā, es nezinu, kāpēc, bet man laikam tik ļoti gribās kaut ko sākt sēt, ka es janvārī vienmēr sēju mēneša zemenes, bet nav tā, ka man viņas vajag. Viņas iestāda pēc tam kaut kur un priecājos par odziņām, bet nav tā, ka vajadzētu arī šīs pārpiķēt. Uz lieldienām būs ļoti daudz darba. Ar šī man gāja ļoti interesanti. Arī Delfīnijas ielikumu rullītī, slavenajā, jau populārajā. Un ar visu rullīti leduskapī un noturēju tur kādu nedēļu. Un ir sadīgušas un redzēs, kā viņām patiks. Tad pirmo reizi es mēģinu Kobeja, laikam saucās. Paņēmus līdzi arī man pūpolu. Viņai patīk pieķerties. Vajadzētu beidzot arī tā statīviņu uzlikt un lielāku podiņu. Šis, protams, ir visiem zināmais lociņš. Ko viņš tad dara? Nezinu. Tad te ir nesaistīti ar sēšanu, bet drīzāk šūšanu. Tāda man ir pirmo reizi iesēju dārza vasaras, kā viņas preiz saucās, vasaras dālijas. Vasaras dālijas. Vasaras dālijas, visas sadīga un arī pārstādīja viņas rullītī, lai mazāk vietas aizņem, bet es sāku skatīties, ka iespējams vajadzēs pārcelt viņas normālos podiņos. Limonijas, šitās kaut ko tur beidzās nost, un tad es te viņas tā atstiepu. Arī vajadzētu izretināt. Un citronu zāle. Es tās jau normāli izaugusi, nevar sagaidīt, kad es viņu stādīšu ārā. Bet jā, lielam tā kaut kā. Diezgan zaļa palodzīta. Tāpat ārā sekoja līdzi mazajām siltumnīciņām, lai tās būtu aplaistītas. Dažās jau kaut kas ir sadīdzis, un dažās ir nekas nav sadīdzis. Ko? Līdz nākamajai nedēļai.